Bet tu prasi finanses nepelnīti, tu jau pati saki, ka tu to visu pelni. Viņš tev maksā par to, ka viņš tev var noniecināt? Tā kā Diānas rēķins noniecināja tik un tik reizes, tik un tik pienākas. Uzdirsa tik un tik reizes, vainoja pie tā, pie kā viņa nav vainīga. Tik un tik reizes kopā sanāk tik un tik summā. Nu, nav taču tā, vai ne? Viņš par ko tev maksā? Viņš tev maksā par konkrēti, tu zini par ko, bet ne jau par to, ka tev tagad ir jātur mute ciet un tu nevari nekur dzīvē neko vispār pieņemt nevienu lēmumu, kā piemēram ieviest kaut kādu foršu, piemēram, uztura bagātinātāju, vai kaut kādu, nu tādu, zini, sievietes vispār ir citreiz ļoti dullas uz tādām lietām. Var izlidināt visus dvieļus ārā un teikt, vai mums jāpērk jauni dvieļi, piemēram, vai tur izdomāt visas dekorācijas pa mājām, visus interjera tādus kaut kādus, nu, mazos kaut kādus elementiņus izdomāt, ka vajag nomainīt. Ja? Nu, priekš tam sieviete vispār mājai ir domāta, vai ne? Nu, tā kā tāds mājas gariņš, kurš var darboties radoši un veidot šo te atmosfēru mājās. A tu sēdi un domā, tā, es te neko nevaru darīt, tāpēc, kad ir viens bauķis, briesmonis, kurš atnāks un viņam nekas nepatiks. Tāpēc, nu, tad, kad tu galīgi vairs nevar izturēt un pirksti, nu tā niez, nu gribās kaut ko ieviest, tu tā bailīgi ievies, un tad tu gaidi viņa reakciju, kā viņš tagad reaģēs. Viņš paņem un uzdirš tev.